Sveiks, brīnišķīgais klausītāji raidierakstā, tāpēc, ka traumēts. Šis ir raidieraksts, kurā var uzzināt viegli saprotamu informāciju par to, kā ikdienas dzīvē izskatās un tiek piedzīvotas psiholoģiskas traumatizācijas sekas. Es esmu Vita Kalniņa, psiholoģe un psihoterapijas speciāliste, un arī vairāku grāmatu autore. Es ceru, ka šī informācija mazinās kauna un vainas sajūtas par dažādiem simptomiem un sniegs kaut nelielu atvieglojumu tiem, kas savā dzīvē piedzīvojuši dažādas psiholoģiskas traumas. Atpazīt un saprast ir viena no pirmajiem soļiem dziedināšanās ceļā. Tad nu ņemu tevi pie rokas un speram šos soļus kopā. Sveiks, brīnišķīgais klausītāji! Šodien es vēlos tev pastāstīt par to, kā apieties ar triggeriem. Bet pirms es sāku runāt par šo tēmu, vēlos informēt, ka šobrīd tiek vērtas durvis laimīgai skolai, respektīvi laimīgā skola ir mana tā saucamā membership programma, es pat nezinu, kāds ir pareizais latviskais nosaukums, kur darbojas jau 5. gadu un kurā var pieteikties 2 reizes gadā, iegādājoties abonementu, un tas nozīmē, ka reizi mēnesī jūs dzirdēsiet no manis lekciju, kur ir tiešraidē, pēc tam arī ierakstā par noteiktu tēmu, un tēmas tiek balsotas no pašiem skolas dalībniekiem, izvēlētas no mana piedāvājuma. Tātad ir lekcija, ir darba lapas, kuras izstrādājot, jūs varat vēl padziļināt, saprast, kā tieši šī tēma šobrīd ietekmē jūsu dzīvi un ko īsti ar to iesākt. Tātad pašpalīdzības instruments tādai praktiskai lietošanai. Ir jautājumu un atbilžu sesija, kurā tad ir iespējams iesūtīt savus jautājumus, savus pieredzes stāstus, to var darīt arī anonīmi, un kā man pieredze rāda, ļoti bieži arī, pat ja šis jautājums nav ticis uzdots, kāds cits viņu jau ir uzdevis, un dalībnieces arī raksta, cik labi, ka kāds cits jau pajautāja ko līdzīgu, ko man arī gribējās jautāt. Tātad tās ir 3 stundas kopā ar mani, tās ir darba lapas, un katru mēnesi arī tā ir meditācija, kā arī pieeja šobrīd visam pieejamam arhīvam, tad šobrīd tie būs jau pēdējie 15 mēneši, kur tur ir pieejami ar visām tēmām, visiem ierakstiem, darba lapām, tātad kas vien interesē, to visu var izmantot. Man liekas, viena no foršākām atsauksmēm, ko es pēdējā laikā esmu saņēmusi par skolu, man atnāca viena klienta uz terapiju, kur teica, ka viņa skolā ir jau no paša sākuma, tātad tiešām pilnus 4 gadus, un ļoti aktīvi klausās un piedalās, un ka viņas ģimenes dzīve ir ievērojami sākusi izmainīties un uzlaboties kopš viņa ir skolā, jo viņa klausās arī kopā ar vīru, un tā izpratne par tēmām, kā vispār veidot attiecības, kas vispār ar mums notiek, kā un kāpēc mēs kaut kādās situācijās jūtamies, kāda ir ģimenes attīstības posmi un tā tālāk, tādas pamatlietas, kuras, diemžēl, skolā māca šajā skolā, un tas ir iedevis tādu lielu atspērienu punktu. Šī vienkārši ir svaigākā atsauksme, kuras personīgi saņēmu, kur man ļoti, ļoti silda sirdi, jo tas arī bija mans mērķis, kad es izveidoju skolu. Protams, šobrīd arī podkāstā ir daudz dažādas informācijas, un tomēr personīgāk mēs to piedzīvojam skolā. Un es aizmirsu pateikt, reizi mēnesī ir arī Zoom zvans ar mani, kur ir iespēja uzdot jautājumu par jebkuru tēmu un saņemt uzreiz arī atbildi uz šo jautājumu. Tā kā, ja jūs interesē pieteikšanās skolā, meklējiet arī raidieraksta piezīmēs un izmantojot to iespēju. Šobrīd 2 nedēļas durvis ir vaļā, pēc tam atkal nākamajā reizē tas būs rudenī iespējams. Ja? Līdz tam tad dalībnieku skaits paliek nemainīgs. Tas par to, ja jūs gribat mani satikt vēl kaut kā citādāk, protams, ir iespēja arī pieteikties terapijā, un tomēr arī man atkal ir jāuzsver, ka tur ir ļoti, ļoti ierobežots vietu skaits pa laikam, varbūt 1-2 vietas atbrīvojas, tā kā uzrakstiet, ja ir tāda vēlme, bet nevar solīt, ka varēšu pieņemt jūs uzreiz.
uzreiz tad drīzāk būs iespējams pie maniem kolēģiem centrā Līna. Tas tāds mazais ievadiņš par to, ko vēl jūs varat piedzīvot ar mani un kā vēl es varētu jums palīdzēt, bet tagad dodamies iekšā tēmā, runāsim par triggeriem. Un es apzinos, ka es jau esmu viņus minējusi šajā podkāstā un jau mazliet ieskicējusi arī un skaidrojusi, tad šeit es gribētu iet tajā tēmā drusku dziļāk un pamatīgāk iekšā. Un, lai es to varētu, es pat arī gatavojoties vēlreiz mēģināju skatīties, ko tad saka tezaurs par to tulkojumu. Tātad triggers, ja, ir angļu vārds, un ko tas tieši nozīmē latviski. Un latviski tas pareizais vārds, ko mēs varētu lietot šī vārda vietā, ir sprūts. Tātad tā ir ierīce vai detaļa kaut kā noslēgšanai vai saslēgšanai, un ja mēs domājam īpaši par šaujam ieroci, un šis vārds pat tiešām ir cēlies domājot par šaujam ieroci, ja, tā ir tā pamatideja, izveidojot vispār šo terminu, es domāju ne vārds, bet termins lietojot viņu traumaterapijas kontekstā, ir cēlies domājot par šaujam ieroci, tātad, kuru iedarbinot ar mēlīti, tad notiek tas šāviens, ja, un ja tas ir nospiests, tad atpakaļ ceļa vairs nav. Ja, tad lode lido, un mēs viņu nekādā veidā vairs nevaram apturēt. Tieši šis aspekts, ka notiek kaut kāds palēdēja mehānisms neapturamam procesam, raksturo tātad arī kā triggeri ietekmē mūsu dzīvi. Un, ja mēs skatāmies tad emocionāli, ko tas nozīmē, tātad mēs caur maņu orgāniem uztveram kaut ko, kas attiecīgi iekšpusē mūsos kaut ko aktivizē, un tālāk tas aktivizētais pats kaut kā darbojas, nereti pilnīgi bez mūsu kontroles un ietekmes iespējām. Jā, tas ir arī, tā ir šī grūtā sadaļa, kas tad arī mūs padara tik bezpalīdzīgs un tik nelaimīgs bieži vien, ja mēs esam triggeru varā. Un es tomēr palikšu pie šī vārda triggers, kas arī šobrīd ir arī Latvijā tiek lietots kā termins, un nestoties uz to, ka tam ir tulkojums, es ceru, ka neviens tomēr neizmainīs viņu, jo, man liekas, reizēm ar tie latviskie tulkojumi viņi kaut kā sliktāk iet tajā valodā iekšā runājot par noteiktām lietām. Tātad kairinājums no ārpuses, kas tiek uztverts ar kādu maņu, izsauc šo reakciju. Tad atkāpjamies drusku atpakaļ, kā tas vispār veidojās, un skaidrs, ka es to mazliet jau stāstīju runājot vispār par to, kā tad veidojas traumas. Ja mēs piedzīvojam traumatisku stresu, un tas ir tik augsts, ka mums vairs nepietiek resursu, lai to pārstrādātu, lai tiktu ar to galā, tad šāds stress veido mūsu traumatisku pieredzi. Un šāda stresa gadījumā mainās arī mūsu uztvere. Mainās tas veids, kā mēs kairinājumu uztversim un kā mēs viņu pārstrādāsim. Ja mums nebūtu stresa, vai arī tas stress būtu tāds normāls, nevis traumatisks stress, ja, tādā gadījumā šie kairinājumi tiktu filtrēti, ja tā var teikt. Ja? Viņi tiek uztverti, un tad viņi tiek pārstrādāti divos veidos. Vai tā, ka šī atmiņa par notikumu ļoti smuki saglabājās no sākuma līdz beigām, secīgi kaut kur mūsu atmiņu krātuvītē, vai arī tas notikums tiek novērtēts kā tik maznozīmīgs priekš mums, priekš mūsu dzīves, ka viņš
vienkārši netiek saglabāts, viņš tiek izmests ārā no īslaicīgās atmiņas, nemaz tālāk tur dziļāk tajā ilglaicīgajā atmiņā nenonākot. Es tiešām cenšos jums stāstīt tādā ļoti, ļoti vienkāršotā veidā, un lūdzu piedodiet, ja varbūt tās es šeit neizmantoju klasisks tādas psiholoģijas skaidrojumus un terminus. Tie paliek tad, lai psihologu ziņā, studentu ziņā, zinātnieku ziņā. Šeit es tomēr mēģinu uzrunāt tādus vienkārši cilvēkus, kas interesējās par šo tēmu un mēģina saprast, kas ar viņiem notiek bez tādas ļoti, ļoti profesionāls šī terminoloģijas vai skaidrojuma. Nu, lūk, tātad parasta stresa gadījumā vai bez stresa gadījumā ir šīs divas iespējas, ja? Vai nu saglabāja no sākuma līdz beigām, vai vispār nesaglabāja. Savukārt traumatiska stresa gadījumā smadzenes visu notiekošo pārstrādā citādāk. Visi tie iespaidi, viņi netiek vairs uztverti tādā kā kopīgā bildē, kur viņi tad varētu tikt sašķiroti, ja, svarīgie iespaidi, nesvarīgie iespaidi, bet visi tie iespaidi tiek uztverti savā tā kā ziņā par tādiem gabaliņiem, un es, man liekas, arī iepriekš jau lietoju to salīdzinājumu par puzli, ja, tādi puzļa gabaliņi, un šie puzļa gabaliņi vienkārši visi tiek kaut kā samesti kaudzītē, un tad attiecīgi noglabāti katrs kaut kur atsevišķi, nesaistīti savā starpā. Tas notiek ar mērķi mūs pasargāt. Šo procesu sauc par fragmentēšanu, tātad tas ir aizsardzības mehānisms, un ja mēs šo notikumu saglabājam savā atmiņā, tātad šajos fragmentiņos, kas viens no otra ir pēc iespējas tālāk noglabāti, un nesavelkam kopā visu to notikumu, visu to bildi ar visiem tiem iespaidiem, tad ir lielāka iespēja, ka mēs varēsim vispār izturēt šī notikuma sekas, to, ka mēs kaut ko tādu esam piedzīvojuši, ka mēs, nesajuksim prātā vai nenomirsim no sirds apstāšanās, ja, no tām šausmām, ko tas īstenībā nozīmēja. Tāpēc notiek šī fragmentēšana. Un tagad atkal tā pilnīgi vienkāršoti varētu teikt tā, ka, piemēram, ja es piedzīvoju kaut kādu negadījumu, tā kā, pieņemsim, ir kaut kāds ceļa negadījums, tad visas skaņas, kas saistās ar šo negadījumu, tur, riepu kaukšana, bremzējot un stiklu plīšana, piemēram, ja, varētu būt tās skaņas, tad tās man, savā veidā, ja, tagad tiešām sarunu valodā noglabāts kaut kur, vienā, stūrītī vai vienā atvilknītē, tad kaut kādi tie vizuālie tēli, ka pēkšņi es redzu stiklā tur kaut kādas citas mašīnas, detaļu, piemēram, ja, tad vizuālie tēli savukārt tie atkal noglabāsies kaut kur citā atvilknītē, kaut kādas krāsas vai kaut kādi veidoli, kaut kas man tiešām iekrita acīs šī notikuma saistībā. Kaut kādas smaržas, iespējams aizies vēl citā atvilknītē, piemēram, kas varētu būt smarža, izlijusi degviela uz ceļa, ja, vai kaut kādas, vēl citas, kas varētu būt saistītas ar to. Un atsevišķi būs arī kaut kur vēl ķermeniskās sajūtas, es, piemēram, sasitu galvu vai celi vai vēl kaut ko, kaut kādas sāpes, ja, tās visas vēl kaut kur atsevišķi prom. Tādā veidā šie fragmentiņi tiek noglabāti viens no otra nesaistīti, kā jau es teicu, bet pastāv iespēja, ja es šo pieredzi nepārstrādāju traumaterapijā, tad šie gabaliņi var tikt izsaukti, jeb trigerēti, jebkurā brīdī man to īpaši neapzinoties un neparedzot, tīpaši, ja es neesmu analizējusi šo traumatisko pieredzi, vienkārši viņi tā kā pēkšņi tur ir, un pēkšņi es atkal sāku piedzīvot kaut ko, kas saistās ar šo notikumu. Piemēram, ja man te bija tas piemērs ar šo ceļa negadījumu, tad iespējams pājot, vienkārši ejot pa ielu un sasmaržojot kaut kur, ka ir izlijusi degviela, es pēkšņi varu ieraudzīt
to ainu, kā tas izskatījās, ka bija sasista mašīna. Ja, vai pēkšņi var sajust savā ķermenī sāpes, kuras iestājās šī negadījuma rezultātā manā ķermenī, nestoties uz to, ka iespējams pat jau ir pagājuši gadi un fiziskas sāpes man ķermenī vairs nav, tās ir sadziedētas, nevajadzētu nekam tādam būt, bet šis triggers, kas tiek ietekmēts caur kādu no maņu orgāniem, man pēkšņi atsauc šo atmiņu atpakaļ. Tātad viena atsevišķi noglabātā atmiņa pēkšņi var atsaukt arī kaut kādu citu. Ja es tikai biju liecinietis kādam notikumam, tad iespējams man parādās tikai kaut kādas bildes acu priekšā, kas arī jau var būt gana nepatīkamas un sāpīgas un tādas, kuras negribētos atkal redzēt vai no kurām gribētos izvairīties. Ja es varbūt biju vairāk iesaistīta šai notikumā, savā veidā tāda kā notikuma dalībniece, tad tās sajūtas var būt spēcīgākas. Tiešām līdz pat arī tādiem ļoti izteiktiem ķermeniskiem simptomiem arī biežāk tad parādās tā saucamie flashbacki, ko es iepriekš jau arī stāstīju, vēlreiz atkārtošu, ka es pēkšņi piedzīvoju šo notikumu it kā no jauna, it kā viņš notiktu tagad, nevis tā būtu tikai atmiņa par viņu, un flashback gadījumā ir ļoti grūti atšķirt, vai tā situācija notiek atkal, vai tā ir tikai atmiņa, jo tas liekas ļoti, ļoti ticami, ka tas notiek atkal tagad. Jā, un šādā veidā var tik izsaukts jebkas, kas īstenībā nemaz manā apziņā nav, ikdienā es par to nedomāju, un man tās atmiņas šķiet vispār varbūt pat neeksistē, un liekas, es visus aizmirsus, kaut kāds tur notikums bija, bet es nemaz viņu secīgi nevaru izstāstīt, bet ar triggera palīdzību pēkšņi kaut kas tiek no tā visa izsaukts atpakaļ un aktivizē manī tādu iekšēju stāvokli, kas šķiet man nekontrolējams. Es varbūt tās retāk cilvēki par laimi piedzīvo kaut kādus tādus lielākus negadījumus, kurus mēs saucam par monotraumām, ja, tātad atsevišķi traumatiski notikumi, kas visticamāk neatkārtojas, bet ir šīs traumatiskās pieredzes, kuras iespējams ir atkārtojušās, kā tas varētu būt arī attīstības traumas gadījumā, kā tas varētu būt, teiksim, ja mēs esam uzauguši ar tādiem vecākiem, kur bieži pacēla balsi, dusmojās, lamājās, verbāli uzbruka. Un, piemēram, šādā gadījumā mēs varam būt triggerēti jau no tā vien, ka kāds vienkārši skaļi runā vai dusmīgā tonī runā, un pat, ja tas nav nekā saistīts tieši ar mani, un es saprotu, ka šis cilvēks man tagad neuzbruks, un mana dzīvība nav apdraudēta, un tas nav nekas tik šausmīgs, pat ja mans partners, piemēram, ir vienkārši sadusmojies par to, ka es, nepabrīdināju viņu, ka šodien tik vēl ierodos mājās, viņš ir uztraucies un dusmīgi ar mani runā, tad tas, ka viņš šādā veidā ar mani runā, var triggerēt man atpakaļ uz manām bērnības pieredzēm un likt sajusties ārkārtīgi bezpalīdzīgi un tādai izmisušai, nevarīgai, piedzīvot to patiešām kā tādu īstu varmācības situāciju, lai gan iespējams viņa galīgi tāda nav, un reizēm, lai tiktu no tām sajūtām ārā, varbūt es arī pārreaģēju atkal savā reakcijā atpakaļ, kaut kā, nezinu, ja tu ar mani tā, tad es vispār ar tevi negribu dzīvot kopā un, piemēram, aizēju prom, ja, kas būtu tāda īsti pārreaģēšana šai situācijā. Reizēm triggers var būt tikai tas vien, ka, piemēram, es ar savu partneri runāju, un viņam kaut kas tur notiek, viņš kaut ko ir aizmirsis, viņš vienkārši iziet no telpas tajā laikā. It kā nekas tāds, un tas nav, ka viņam vispār neinteresē, ko es saku, viņš negribētu ar mani sarunāties, vai viņš man necienītu, bet tas vien, ka es esmu ar kādu kontaktā un viņš pēkšņi iziet no telpas aiziet, arī var būt par tādu triggeri, ka es sajūtos nemīlēts, nevienam nevajadzīgs un sāku arī to vispārināt un pārmest partnerim kaut kādas lietas, kas šajā situācijā tiešām neatiecās īsti uz mūsu attiecībām, bet nāk no manas senas attiecību pieredzes.
Es pieņemu, ka jūs arī zinat, ka par triggeriem var kļūt, piemēram, es ļoti spilgti atceros, man tāds triggers bija skolas zvans, un manā laikā tiešām viņš tur tāds vēl bija, nu, tāds rīktīgs kāds padomu laikos viņš bija tie, kas tur ir dzīvojuši, noteikti atcerās. Mūsdienās jau tas arī ir tā kaut kā mainījies, bet es atceros, bijis kaut kāda skolas salidojuma. Nu, protams, arī ieejot skolā salidojuma laikā, tur ir pilns ar triggeriem, ja? Tās pašas telpas, tie paši cilvēki, ļoti daudz, kas var mūs atmest atpakaļ tajās pieredzēs un pēkšņi padarīt bezpalīdzīgus un nelaimīgus, lai cik ļoti mēs būtu tajā brīdī, ja es nezinu, pašpārliecināti savā dzīvē, daudz ko sasnieguši, labi izskatāmies un tiešām varam saviem klases biedriem un skolas biedriem pat palielīties, cik man ir veiksmīga dzīve, tad nes kāpēc tajā salidojumā bieži tas nemaz nav iespējams. Jo mēs iekrītam šajos triggeros. Par šo es arī mazliet runāju Ziemassvētku epizodē par triggeriem, kas bija saistīti ar ģimeni, ja, kāpēc svētki ar ģimeni ir tik sarežģīti, tā kā, ja nees vēl to noklausījies, noteikti iesaku, tas arī vēl vairāk to paskaidros. Tātad, tas, ko es gribu teikt, ka ja mums ir šīs monotraumas, tad savā ziņā, protams, tās ir varbūt arī liekas šausmīgi notikumi un grūti pārstrādājumi notikumi, bet ar viņiem kaut kā ir arī tomēr trauma terapijā drusku vieglāk tikt galā, jo tad ir skaidrs notikums, ar ko ir jāstrādā, un mēs kaut kā ejam tam cauri, un tam ir sākums un tam ir beigas. Ja tie ir traumatiski notikumi, kas ir veidojušies noteiktos kontekstos ilgtermiņā, tas kļūst daudz sarežģītāk. Un šie triggeri reizēm izsauc nevis tikai kaut kādu vienu noteiktu atmiņu, kā tas ir monotraumas gadījumā, bet izsauc jau veselu virkni dažādas lietas, ko mēs kopumā varam apzīmēt un ko traumaterapijā apzīmē ar tādām iekšējām mūsu daļām. Ja, un traumaterapijā uzskata, ka mūsos ir izveidojušās dažādi šīs iekšējās daļas, kuras ik pa laikam pārņem vadību dzīvē. Te nav runa par šizofrēniju vai kaut kādu tam līdzīgu saslimšanu, bet tieši par šīm pieredzē balstītām daļām, kuras ir veidojušās un no kurām izriet mūsu reakcijas. Piemēram, populārākās, kā jau es arī iepriekš esmu minējusi, ir šīs iekšējā bērna daļas, bet arī iekšējā bērna daļas var būt vairākas, viņas var būt dažādos vecumos, var būt šīs ēnas bērna daļas, jeb traumatizētās bērna daļas, un, protams, var būt arī saules bērna daļas, jeb tā iekšējā daļa, kurā ir daudz resursu un tāda pozitīva spēka. Bet, domājot par triggeriem, protams, ka īstenībā triggeri var triggerēt arī pozitīvās daļas, un es ticu, ka jums ir arī tādas atmiņas, ka, piemēram, es nezinu, pēkšņi kāds jums servē bērnības mīļāko saldo ēdienu, un man tā nesen bija ar bubertu, kas bija pagatavots līdzīgā veidā, kā man vecmāmiņa viņu gatavoja, un man tas ļoti, ļoti patīkamā veidā triggerēja labās bērnības atmiņas par to, cik forši, ka par mani rūpējās, man pagatavo ēst, nevis man visiem jātaisa ēst, bet man kāds pagatavo ēst, un ka tas ir gāršīgi, un es varu dabūt papildu porciju, un ka tas ir tā priecīgi, ka tu gaidi, tagad būs tūlīt tās pusdienas, un tad būs arī tas saldais. Un tad man vēl citas atmiņas tur papildinājās, piemēram, par to arī, kā mēs ar vecmāmiņu kopā ar rokdarbiem nodarbojāmies, un tas bija tāds foršs, mierīgs laiks, kur nebija nekur jāskrien, un varēja koncentrēties uz to rokdarbu, un reizēm fonā varēja, klausīties arī rādio, un man ļoti patika, rādio raidīja dažādas lūgas, un tās atmiņas gāja tā pa ķēdīti no vienas tālāk uz nākamo, tādā pozitīvā virzienā, resursu virzienā, un tad es domāju, bet īstenībā interesanti, es neklausos audio grāmatas, tas taču arī būtu tāda iespēja, kā varbūt atkal nonākt tajā foršajā stāvoklī, ja, ka tu klausies kaut kādā stāstā, iedziļinies, ja tas viss man tur caur to bubertu aizgāja. Buberts bija kā triggeris, pozitīvais triggers.
Skaidrs, ka ar negatīviem triggeriem ir sarežģītāk, ja negatīvie triggeri aktivizē kādas mūsu iekšējās daļas, kuras ir ļoti, ļoti sāpinātas, ļoti dziļi ievainotas un nav vēl dziedinātas, tad tas paņem ārkārtīgi daudz spēka ikdienā. Ja? Darot tās parastās dzīves lietas, mēs varam justies nemitīgi pārguruši, iztukšoti, tāpēc, ka ir aktivizētas, jeb triggerētas šīs traumatizētās iekšējā bērna daļas vai vēl no citiem dzīves posmiem arī kaut kādas šīs iekšējās daļas. Jā, tāpēc arī tātad cilvēkiem ar attīstības traumu ir tik grūti satikt cilvēkus no tā laika un vienlaicīgi būt ar viņiem relaksētās attiecībās, pat ja viņi ir jau sevi strādājuši, un tas ir tas, ko es stāstīju arī 5. epizodē, jau tikai pašu vecāku klātbūtni, pat ja šobrīd ar viņiem ir ok attiecības, tikai viņu klātbūtni jau izsauc, triggerē šo seno iekšējo daļu, un tur parādās daudz visādu baiļu, pamestības baiļu, vientulības baiļu. Tās ir tās biežākās, ja kas triggerējās caur šo, bailes arī netik galā, bailes, kad nenāks man palīgā. Jā, tās tādas diezgan smagi izturamas jūtas, kuras arī, ja mēs tajā brīdī nenosaucam, bet vienkārši ejam kaut kādā konfliktā, piemēram, ar tiem vecākiem un sākam viņiem kaut ko pieprasīt, ko lai viņi priekš mums dara, vai pārmetam, ko viņi pagātnē nav darījuši, ar to mēs īsti to situāciju nevaram atrisināt. Jā, kā es minēju, tātad triggeri var izsaukt kaut kādus atmiņas, tie var būt arī flashbacki, bet varbūt arī maigākas aktivizācijas, kuras notiek tikai ķermeniski iespējams, un mums pietrūkst apzināt konteksta, kāpēc tagad ar mani kaut kas tāds notiek. Ja? Nesaprotam, kas tas ir un ar ko tas saistīts. Piemēram, viens tāds piemērs ir panikas lēkmes, kuras lielākoties ar cilvēku notiek situācijās, kur viņš nesaprot, kāpēc tieši tagad ar mani kaut kas tāds notiek. Un ja tas ir tā, tad ir vērts paskatīties atpakaļ un pāanalizēt un kļūt apzinātākiem par saviem triggeriem. 3 lietas, ar kurām jūs varat mēģināt sev palīdzēt, uzlabot situāciju ar triggeriem, un tātad pašpalīdzības metodes. Pirmā ir apzinātība. Apzināties, kurā mirklī man parādās kaut kādi simptomi, ka kaut kas notiek, un man nav saprotams, kāpēc. Tātad šeit un tagad varbūt tās nekas tāds, bet man tiek izraisīti simptomi, tad būtu labi viņus regulāri pāanalizēt, ko es tikko darīju, vai ko es tikko domāju, vai ar ko es tikko biju kontaktā. Mēģināt atrast, kas tieši bija tas triggers, kurš šādā veidā nostrādāja. Iespējams, man parādījās bailes, nemieris, uzbudinājums, arī tāds pārmērīgs uzbudinājums stāvoklis. Šie visi var būt simptomi, no kuriem tad mums vajadzētu tīt to filmu atpakaļ, kas tikko notika, pirms man tas parādījās. Lai vēl drusku apgrūtinātu jums to visu, es noteikti negribu jums padarīt to grūtāku, bet vienkārši gribu pastāstīt realitāti. Reizēm triggeri ir bijuši pirms pat vairākām dienām. Tas nav arī, kas ir tikko noticis, un tad, protams, ir vēl sarežģītāk attīt bildi un nonākt pie viņiem atpakaļ, bet šī, starp citu, ir viena lieta, ar ko nodarbojās psihoterapijā cilvēki. Viņi nemitīgi analizē, kas viņos izsauc tādas vai citādākas reakcijas, iemācoties, apgūstot, kas triggerē, un tādā veidā sākot jau pārvaldīt šīs situācijas labāk. Tātad novēroju sevi, meklēju triggerus, analizēju. Otrs punkts pēc apzinātības ir pašregulācija. Es mācos pašregulācijas prasmes, tātad mācos, kā man labāk regulēt savu nervu sistēmu. Ja es esmu identificējusi, kur ir triggeris,
un es tātad arvien biežāk varu jau laicīgi pamanīt situācijas, kurās man šie triggeri būs un iespējams manī kaut ko izsauks, ja, es tikšu aktivizēts, un ja es jau to zinu, atpazīstu, tad es varu laicīgi sākt pielietot nervu sistēmas regulācijas tehnikas. Nu, kas tās varētu būt? Nu, piemēram, tā varētu būt tava mīļākā atslābināšanās metode. Lai kas tā arī būtu. Es iesaku katram noteikti vismaz vienu, bet nu, labāk vēl pāris atrast un apgūt, viņas izmantot mierīgā situācijā. Ja? Tātad, kad es neesmu triggerēts, es esmu drošībā, pietiekami relaksēts, es apgūstu, kādas metodas man patīk, kuras es varētu lietot kā atslābināšanās metodas, lai es pie viņām varētu ķerties situācijā, kur man ir šis pārmērīgais stress un kur es tieku triggerēts un vai tūlīt tikšu triggerēts. Apzināta elpošana, arī laba metode, bet atkal viņa ir laicīgi jāapgūst, kā tieši viņu labāk lietot. Uzmanības novēršana arī ir laba prakse. Nu, ja es, piemēram, zinu, ka, nezinu, braucot tramvajā, man vienmēr uznāk kaut kāds vājums, jo man vispār ļoti nepatīk atrasties tik cieši saspiestam kopā ar citiem cilvēkiem, nu tad varbūt es tikmēr, nezinu, varu klausīties podcastu vai skatīties kādu filmu un tiešām atslēgties, novērst uzmanību no tā, kas man tik ļoti tajā brīdī uztrauc. Bet, nu, protams, kopumā šīs metodas ir svarīgi viņas apgūt, bet ir jāatcerās, ka, ja mēs tikai lietosim šīs metodas, bet turpināsim sevi izraisīt un nepārstrādāsim šīs vecās pieredzes, tas ir tāds īslaicīga palīdzība. Un trešā lieta ir tātad pārstrādāt triggeru saturu. Ja, tā tad būtu ilgtermiņa palīdzība, tas būtu efektīvākais veids. Vislabāk būtu to darīt, protams, psihoterapijā kopā ar kādu profesionāli. Kā jau es iepriekš minēju, monotraumas mēs varam pārstrādāt efektīvāk, jo tur ir skaidrs notikums, viņam ir kaut kāds sākums, kaut kāds beigas, mēs izejam viņam cauri, vairākas reizes izejam cauri. Ir labi, ja terapeits pielieto tieši specifiskas traumu pārstrādes metodas, piemēram, manuprāt, joprojām vislabākā metode ir EMDR metode. Arī Latvijā ir apmācīti speciālisti tajā, un beidzot mazinam šo savu jūtību uz konkrētiem triggeriem, pārstrādājot šo traumu, un tas tad ir ilgtermiņa palīdzība. Kā jau minēju, sarežģītāk tas ir ar attīstības traumu vai ar notikumiem, kas ir ilgstoši bijuši un atkārtojušies kaut kādā ilgākā laika periodā, un tas, kopumā mēs tad izdarījām secinājumu, ka īsti nav iespējams uzticēties, jo toreiz es nevarēju, ja, un tagad es arī nevaru. Tad tas palīdzošais šajā gadījumā būtu, ka es tomēr pakāpeniski veidoju šīs koriģējošās pieredzes, kā es arī stāstīju iepriekšējā epizodē, iemācos, ka ir arī labas attiecības, ir attiecības, kurās es varu uzticēties un kopumā vairoju šo savu iekšējo uzticēšanās līmeni, šo bāzi sevī, ja tādu riktīgu mugurkaulu uzaudzēju, kļūstu stabilāks, un tad arī man ir vieglāk noturēties, ja visādi vēji pūši vai triggeri no visām pusēm uz mani iedarbojas, es tomēr esmu stabilāks un netik viegli izšūpojams un ietekmējams. Bet atkal atgādināšu, lai ko jūs darītu, jebkuru no šīm lietām atceraties lūdzu ar iejūtību un bez spiediena pret sevi. Nu tā, esmu izstāstījusi arī to, ko gribēju šoreiz stāstīt par
triggeriem. Paldies, ka klausījāties, un kā vienmēr gribu lūgt, lai jūs dalaties ar šo informāciju par raidierakstu kaut kur sociālos tīklos ar saviem draugiem, kaut kur izsūtiet, pārsūtiet un pastāstiet, kāpēc jums šāda informācija noder un kā viņi varētu noderēt arī citiem. Un varbūt tad nepaslinkojat un aiziet arī tur, kur tās zvaigznītes var saspiest un novērtējiet to, kā jums palīdz šis raidieraksts un cik kvalitatīvs jūsuprāt viņš ir, tas arī palīdzēs vēl citiem cilvēkiem uzticēties un sākt viņu klausīties un iegūt vērtīgu informāciju. Paldies, ka klausījāties, atceraties arī par laimīgās skolas pieteikšanos, tā tiešām tuvākajā laikā būs aktualitāte, un mēs ar jums tad tiksimies atkal jau pēc 2 nedēļām.